pilnīgi sagrautu cilvēks, es nedomāju vispār, ka dzīve ir iespējama. Nekāds. Izklausās ļoti klišejiski un ļoti kā lozungs, bet, es zinu, kas ir ēle, es tur esmu bijusi, un ēle ir tāda, ka tu zini, ka nekas tālāk vairs nebūs, ka tu dzīvo drausmīgos apstākļos, un tev nav ne kripatiņa, nevis mazākais smilšu graudiņš cerība, ka tu tiks no tam cerā. Pieņem to tikai kā vienīgo realitāti. Un tā, ka mēs skatāmies kaut kādu šausmu filmu, mēs redzam, tur viss ir šausmīgi, zinām, tā ir tikai filma, viņa beigsies un būs mūsu ikdienas dzīve. Bet tas būtu tā, it kā tu esi iedzīts tajā filmā iekšā, un tu zini, ka, var sakot, tu nezini neko, viss pazūd, viss, kas ir skaists, bijis bērnībā, viss iznīcas. Un tikai... Un te es nonāku pie tā, ka šeit tāda grūtākā, ko es katru reizi, kad man tā ir mazliet jāpasaka. Es nevaru no tā izvairīties, bet es arī to negribu tā stāstīt, tāpēc jau tā grāmata ir uzrakstīta, bet ja man prasa, kā tu tik no turienes ārā vai vēl kaut ko, tas nav pateicoties, ka man ir baigais gribas spēks, vai vēl kaut kas tur tāds milzīgs ekskluzīvs, vai ka man tur milzīgi cilvēki būtu palīdzējuši. Protams, savā ziņā gan tas piemīt un bija, bet tas nebija pats galvenais. Galvenais par tas, un, kad es to pateikšu, tad tas izklausīsies tā. Grūti to tā pateikt. Galvenais bija tas, ka es varētu teikt satikos ar Dievu tā, es izklausos pēc sektāta, mēs literāti. Tāpēc to ļoti grūti pateikt. Tas ir arī uzrakstīts varbūt tikai tādos pāris kopos teikumos. Bet kopš tā brīža es zināju, ka man ir kas palīdz, un es varēju reizē visu, reizē neko. Nebija tik vienkārši arī pēc tam, pēc tāda satikšanās brīža. Tā kā man teica agrāk, un tev Dievs tā aiz matiem izvilka ārā. Jā, tā bija. Bet es arī, un viens lietas arī to varēju tad izdarīt, ka es sev nemeloju, ka es neteicu, tas jau nekas nav. Es šodien padarīšos rīt pāries. Man bija tas līdz mielēm izsmalts, ka es zināju, ka viss, es esmu galējā punktā, tālāk nekā nav, vienkārši nav un viss. Un, ka es sev nestāstīju, vai arī es nekad tajā pašā sākuma periodā, ka es ļoti baidījos, vai ka es nevarēšu, es pāršķāt dūros, tas bija 4 tādas sezonas. Teiksim, tādas jāņem sāk un pirms decembra beidz, un pēc to starp visu, ko no slinkums dabūt, ko vien iespējams, visu aprēķināšanas līdzekļus. Un tas palika. Bet tā apjausma jau pirms tās krusta skolas radās, jā? Jā. Jā, nebija tik viegli arī, varētu teikt, ka tā vulgāri runāt ar visu Dievu nebija tik viegli. Tā uzreiz tas nenotika. Pēc tam tieši trakāk vēl palika. Tas nav tā, ka es tad saprotu, un es tev baigu svēts un tieši no tā aiziet projām. Nē, taisnība otrādi, pēc tam sakās vispār. Tā kā. Bet es vienalga mērķtiecīgi gāju to, un cik man mērķtiecīgi varēja, bet es arī sapratu, man toreiz tas grāmatā arī rakstīts, man bija tāds draugs tolāk, cik draugs, teiksim, tā. Mīlestība varbūt ne, bet tāda simpātija. Dēļ viņas iepazinos vietu cietumnieku, un tad viņš pats nokļūt cietumā, un iznāca ārā no tā cietuma, un teica, zini, Dievs ir tāds apmēram. Ko tu man tas stāsti, tad kaut kas dzerams par Rīgas. Jā, un tad mēs sākām iedzert, un man tik tā bija attumšojies prāts, ka es viņiem tiešām teicu, ka zinies narkotikas ir labas. Un kā brīnumaini sanāca, ka es noticēju Dievam, vai Dievs man noticēja, nezinu kā. Un es sāku vienkārši iet uz baznīcu, bet man jānokristās. Tas kaut kā instinktīvi bija, un es vienkārši sāku iet. Uz katehizāciju, bet tā katehizācija bija ārprāts. Un tas arī grāmatā rakstīt. Es aizēju un es esmu ietudusies. Es sēžu un šitā te visu laiku. Un tas mācītājs es jau domāju, ka mēs šausmīgi grūti strādājam vai vēl kaut ko, bet es vienkārši, es biju kaitā. Es biju vienkārši, ja es kādreiz redzu uz ielas tādu cilvēku, kurš tikai tādu
Bet nesmirdēt, tad skaidrs, kas ar viņiem. Tās smagās narkotikas opijas. Vai arī, tad heroīns, jā, tas ir opiāti. Un tad es eju, tad es katru svētdienu, es arī zinu, ka man svētdienā jāiet uz baznīcu, es tur ieturos un neju uz to baznīcu, un sēž ir tāds lītis. Tiešām tā. Un tas puisis, tas cilvēks, viņš tā, bet kā tā var? Tā taču liekulība. Es gan, es nedaršos vairāk, nedaršu, tad es iešu baznīcu. Saku, jā, un tev taisnība. Bet es zināju, ja es neaiziešu tajā svētdienā, man nebūs vairs, es tik tālu attālināšos no tās apziņas vispār, ka man vajag uz turiem iet, ka man jāiet tādā kaut kādā izskatā. Tā kā tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es arī, piemēram, uzrakstīju vai tagad stāstu, vai arī izdevu to grāmatu, ka nevajag. Ja jūs redzat kādu dzērāgu vai kādu, tu nezinu, kas tur apakšā tam cilvēkam. Vai arī, piemēram, ja es redzētu tagad toreizējo sevi, es domāju, tur nekāda varianta nav. Tas vienkārši cilvēks nav glābjams. Tur nav varianta, viss. Cilvēcīgi tur viss nav varianta, viss nav. Jo es biju kaut kā, tā apmēram var izskatīties citreiz centrā tirgu tāds meitenes staigā, un tā piedāvā spirti, cigareti, vodka. Tāda, ar tādu galmu, ģērbšanās stilu, ar tādu, ar tādu intelektu līmeni. Augstākais kāda grāmatas lasa, tie bija detektīvi, visu pēc kārtas pēc briesmīgākie. Un šausmu filmas varbūt vēl. Jā, un tad es nokristījos un pamazām krustskolā dzīvoju. Bet tagad varbūt muzikālā pauze, tad es viss šis te neliterārais šausmu stāsts nosēžos. Es pastāstīšu kādu dzīvo krustskolā, un es atdomāšos, un droši vien par literatūru parunāt. Un jums ir kādi jautājumi, tad droši klājiet vaļā, jo tāda ekskluzīva iespēja. Nezinu, kad būs. Gan jau būs, varbūt. Es nezinu, vai tā sajūta nosēdīsies. Es kā arī nespēju izskatīt jautājumu.
grāmatzīmes. Es, kad to grāmatu lasīju, man tā ļoti ir 3 fragmentiņi, kas man personīgi aizkustināja. Varbūt es varu kādu nolasīt, un tad var saistībā ar to kaut ko pateikt. Tā. Par to laiku man vairs nav ko teikt. Pārzināju dārdus un vēnes, citreiz nācās mukt narkotiķi. Pretīgie mietpilsoņi to vien zina, kā piebāzt savus kuņģus. Viņi nicināja un neieredzēja mani, es viņus. Tikai vienreiz, vācot magonis, man pārsteidz veci sieviņa. Bērniņ, varbūt tevi aizvest uz slimnīcu? Tikko no slimnīcas bija aizmukusi. Nu jā, par to attieksmi. Te jau pieminēju krustciņu, bet man šī vecā sieviņa patiesībā aizkustināja. Varbūt kaut ko var, ir tās atmiņas vai... Man pat arī pat tagad aizkustina. Un nedomāts, cik var daudz izdarīt viens vārds vai teikums, ka visu laiku tas, zākāts nielās, pelnīt, protams, jā. Triekts un nīdēts, jā, un beigās, ka tev vienkārši ar tādu žēlu uz tevi paskatās, tur es atceros to gadījumu tā. Jā, bet es varu pateikt, ka tiešām grāmata ir, es varētu teikt pat 100% autobiogrāfiski, bet atstājot vietu tādai zināšanai, ka katrs cilvēks ir subjektīvs. Un, protams, tie cilvēki, kas tevi pieminē, tu teici, nē, tā nebija, nē, tā, ko tu vispār par manim sarakstīs, man jau ir tā 2 gadījumi bijuši, jā. Jo es varu rakstīt tiešām no subjektivitātes, un arī šeit es, pretīgie mietpilsoņi. Tagad es tā vairs nesaku, es pat esmu diezgan mietpilsonis savā ziņā. Bet es domāju, tādu tipisko mietpilsonību, tad viņa jau nav radoša, viņa jau ir tāda pareiza un kaujoša nost, jo tā, ka citreiz, ka, piemēram, ir cevišķi, man liekas, ka sievietēm tas tā var piemist, jā. Zini, tas vecs, tas tur piepēc arī nāk mājās, tur melnām rokām, tur nezinu, viņi tur kārtīgi. Es jau tikai paklačos, es jau tikai pieēdot šitā te, es jau tikai paskatos seriālu. Zinies, tas arī nav nekas normāls, tas nav ne radošs, ne mīlošs, ne vēl kāds, jā. Bet tas var būt tādām pareizām pozīcijām, arī tāda veida dzīve kaut kā nost. Jā, un es tad pūlos atcerēties, kas vēl tur bija. Un tie bija citreiz, kad caur tāds gaišuma aicinājums, citreiz tiešām ar tādu vienu cilvēku parādīties, vismaz man to tā bija. Tas vēl tev? Vēl viena aktiņa. Jā, un tad es nezinu, kā tas notika. Es pēkšņi redzēju visu savu dzīvi kā vienā skatienā. Kāds es biju bērns, kad skraidīju pa saules pielietām, gravām un viss. Viss man bija noslēpums un gavils. Man bija mājas, talanti, mīlestība un viss iespējams. Ko es biju izdarījusi? Un neviens nebija vainīgs, ne blakus, ne patēvs, ne apstākļi. Tikai pati. Un es teicu, Dievs piedod man. Te ir tas Dievs. Tā saprašana par, tā atziņa par to, ka tās izvēles mēs izdarām tikai paši, un vai to var izdarīt vispār kādos, 16 gados. Tas jau nav 16, tur jau nav 19. Tas ir rakstīts, jā. Bet tā kāda viena izvēle tika izdarīta jau kā agrāk. Tur parasti ir, man prasa,
nu cēluni, ko tad tu varēji tā, ko tad, nu, tu zini, kā es tu gulīt, galvu, saspiedus, kaut ko darīt. Tas jau ir tāds ceļš, tas jau nav no sākuma, ka uzreiz tā hops un sāk durties, tā ir, tas nebija. Sākumā uzpīpējām, pēc tam iedzērām, pēc tam nelaimīgi iemīlējās, pēc tam sāk nemazāties mājās. Vēl pirms tam vēl patās bija, kas tur kaustījās. Un galvenais, ka nebija jēgas. Tas man vienkārši visu laiku man likās, ka es esmu iebalsts tādā vakumā, un te nekā nav. Un to es tur arī rakstu, ka man likās vakarā sienas, kā Edgara Pols tāls tā lēmām nāk no virsū. Jo man nebija jēga, es meklēju arī Dievā jēga, neatradu, izbļaustījos un vēl visu kaut kas par to izlasīt, ja. Tā kā tas ir process, un beigās es to sāku darīt, ka es neredzēju, vai jau es ļoti ātri kaut kā, tā kā pa kalnu lejā, tā kā noslidinājos. Un jaunībā man visu, ko viss notiek ļoti ātri, tad nav tā. Nākamgad vēl, tas taču vispār veselu mūžību pēc gada, kur jau vien vakars jau var būt mūžīgs, kas atceros. Piektdienas vakarā jāsēt mājās, tas taču ir traģēdija. Tagad jau tā nav. Un te, jā, nosit tāds svarīgi tādu momentu, tas bija, ko es vēlāk arī tikai sapratu, kāpēc vispār es varēju saprast, kāpēc es varēju vispār celties no turienes ārā. Tāpēc, ka es beidzu vainot citus. Labi, bija tur citi arī vainīgi, bet galvenā pēdējais, jā, vārds pēdējais, man jau gribējās iedurties, tas jau ir kaifs, tas jau nav kaut kāds, tas jau vārdu neviens man nesasēja. Tas bija vieglākais ceļš, un es aizgāju vieglāk, un es arī saņēmu. Varbūt pa smagi, jā, varbūt ļoti skarbi. Tomēr bijās izrādās, ka nē, jo te es stāvu, es neesmu kapā, kas bija pilnīgi reāli, kas bija, es vispār nezinu, kā tas varēja negadīties. Tā. Ļoti daudz no grāmatas apcītiem varoniem ir miruši. Pats sliktākais tas vārdus, jā, kur īstenībā tā nesauc. Tajā grāmatā ir Armāns, šitajā grāmatā ir Normāns īstenībā. Man pirmā mīlestība īstenībā viņa sauc Normāns, bet tad, kad es rakstīju grāmatu, tad viņš vēl bija dzīvs. Es negribēju rakstīt tā tik tieši, jā, pa viņu. Un es uzrakstīju Armāns. Un tagad interesants sanāca, ka es apprecējos ar Armānu. Un tagad Armāns nomet, vispār izklausās, ka tāda šausmenē. Es atliku atpakaļ. Un arī tā dziesma, ko jūs dzirdēt, tā pirmā, ja tu man nes, tas ir rakstīt ar tādu precīzi atcerēšanos, kā es jutos, ka man bija 16 gadi, un te ir rakstīts, sēž viņam blakus, kā sārtā pulkānā mākonī un kūļāt kājas. Un visu, ko es gribu, tikai lai šis mirklis nekad nebeigtos. Tas ir tā visu pasauli, tā pie kājām. Es nezinu, tā ļoti spēcīgs tās pirmās jūtas. Es nezinu, kā jums katram tāds ir gadījušās, bet man tās bija ārkārtīgi spēcīgi. Un es atceros, kā es vilkos mūžu dienu, nesņem tā kā patika, tā kā nē, tā, jā. Un paņēma armijā, kā toreiz tā paņēma Krievos, un aizved, protams, uz Sevastopolu jūrnieks viņš bija, un tur bija jādienē nevis 2 gadi, bet 3 gadi, un beigās pat ilgāk sanāca. Tur vajadzēja karot un šaut uz mēģeriem, kā viņš man vēlāk pateica. Un tas viņa arī, tomēr sagrāva iekšē. Viņš bija arī tādu dzimis 1. janvāri, viņam un tāds, ka ienāk tālpā, tā liekas, ka, kas bija, tā pielāka cilvēks, kas nāk jokoties, viņa sabiedrības vērst. Un tad bija tā, ka kaut kā nevarēja vairs, viņa vienkārši ļoti ātri un ļoti, varētu teikt, arī mērķiecīgi vienkārši nodzērās. Un tad pēdējā daļā tad es viņu satikos, un man likās, ka tik ārkārtīgas jūtas kādas pirmās, ka tās varbūt tikai liktenīgās un vienīgās. Un es izdarīju kaut kādu pilnīgu kļūdu, ko es sabojāju arī to skaisto, kas ir bijis. Un mēģināju sākt un dzīvot, un tas vispār bija liekas sviesas. Un beigās, bet tomēr pašā beigās grāmatā es atstāju to nobeigtu. Ja jūs attiecat Normānu, viņu pasveicināt, jo tajā brīdī jau tas ir tā kā vispārināms. Es jau zinu, ka viņu vairs pasveicināt nevar. Bet te atklāja tas moments, ja redzot cilvēku uz ielas, lai kādā viņš smagā stāv, lai cik viņš kretīniski izskatās, vai pat ļauns, vai tur nočurājies. Viņš jau tāds nav dzimis, viņš jau ir piedzimis. 10 gados varbūt vēl šitāds izskatījums.
Tā kā tā. Es negribu nekādu morālu taisīt. Es ceru, ka tik traki nav. Un Jautājumi varbūt, jā. Jā. Jūs teicāt, ka jums nav gribspēka, ka jums nav gribspēka, ka Dievs jūs atbrīvoja no tās atkarības. Man tāpat tās bija savā laikā. Tad, jau būs 12 gadu atpakaļ, arī bija alkohola atkarības, neķēšana. Un man arī Dievs atbrīvoja. Tad, kad es stāstu cilvēkiem, ja, viņi netic. Es saku, Dievs man izjūt no tās nelaimes, no tās atkarības. Viņi tad saka, tev gan ir gribas spēks. Es tev protestēju, es saku, nē, man nav gribas spēks. Dievs man atbrīvoja. Bet viņi tik un tā, tev gan ir gribas spēks. Viņi nesaprot, ka Dievs var atbrīvot cilvēku. Diemžēl. Jūs to paši teicāt. Ka nav gribas spēka, ka Dievs var atbrīvot. Nē, drīzāk tā, ka pēc tam Dievs iedod spēku kaut kā kustēties uz priekšu. Tās pirmās izvēles jau jāizdara pašam. Tomēr nav jādzer. Tā pirmajā brīdī tas ir ļoti grūti. Viens no iemesliem, kāpēc es arī sāku rakstīt vispār ādāt, pirms tiem vairākiem gadiem bija tā, ka es ieslēdzu nejaušu degpunktā, vai kur tur man telzās nebija, pie mammas laikam bija. Un tur sēdēja tāds plecīgs vīrietis ar tādu skūtu galvu un teica, es pats tiku galā ar kaut kādu tāds. Es vairs nelietoju, man tas ir vienkārši viss tur tā. Es domāju, labi, kāpēc man jāstāsta tev pakaus, tad pagriez seju, paskaties virsū. Tā man likās, ka tas nav tā. Labi, viņš sargā savu pasauli, anonimitāti. Bet tāpat jau, ja viņš ir tik dziļi bijis iekšā, kā viņš tur stāsta, tāpat jau tie tuvākie zina, ka tur viņa politiski, vai nemetā. Tā kā man likās, ka tas nav tā. Un cits iemesls arī bija tāds, kas ilusēja Kristiāna, nepadomāju, kā viņa bija. Zoostacijas bērni, kā sauc to, kas viņš rakstīja. Es aizmirstu. Es ilusēju, var sakot, Zoostacijas bērni. Protams, tā grāmata ir tāda graujoša. Tur ir arī prostitūcija. Manā grāmatā prostitūcija nav vienkārši parastā mācība. Ja? Bet man vairāk uztrauc tas, ka tās beigas tā grāmatā bija tādas. Tagad es nedaros, bet es eju ar draugiem uzpīpēju zāli. Un es domāju, pagaidu, kādu zāli. Jo zāli arī tomēr narkotikas. Nav tā, ka tas ir tikai tā. Ja? Tepat arī šodien bija raksts par to, ka kaut kāda legālā zāle, kaut kāda sintētiskām, ka tur halucinācijas rādās. Ja? Tur drēbes krītot virsū, grib viņu apēst, kaut kas tāds bija rakstīts dienu. Un tas man radās tāds protests, es domāju, nē, es uzrakstīšu tiešām, kā es domāju, kā tas patiesībā tā ir. Un bija reizes var pateikt arī, ka literatūrā ir daudz tie, teiksim, vilcienu vakti. Es nemāku angļu strāņas pontiņu, tā ir. Tāda grāmata, tad ir Memento Mori. Bet visas viņas ir ar traģisku iznākumu. Un faktiski tāda grāmata, kurā būtu uzrakstīts, ka arī pēc tam vēl kaut kas ir, tātad pēc tās došanās ir arī dzīve vai tikšana ārā. Tāda grāmata, man liekas, ka tomēr diezgan var atrast. Lai arī cik varbūt tur ir mozaīkas veidā vai neveikla kaut kādā ziņā, tagad man liekas, ja tā distanci skatoties, tomēr tur rakstīts ir tāda, ka tā tiešām liecība kaut kādā savā ziņā dokumentu. Un vēl par to zoostacijas bērniem, beigās man izrādījās taisnība, tāpēc, ka es nodomāju, ja viņi pīpē zāli, ka tik viņi neatsāks pēc tam durties, un tā izrādījās, ka man taisnība, jo man viena meitene bija meklējusi, jau bija tur gadu pagājuši, un tad uzrakstījusi, un man draudzene tāpat internetā bija pameklējusi par viņu ziņas un uzzinājusi, ka viņi tiešām tur atsākusi. Tas nav cilvēku spēkam tā uzvērts. Tas nav tik vienkārši. Tas nevajag arī, piemēram, slīdus man, ka poši padūrās, tev uzrakstīja izrādi. Vispār neslikt viņai iet tajā, tas nav tik bīstami. Tas ir ārkārtīgi bīstami. Un turklāt vēl man kaitina arī ir viens it kā tāds mīts, ja, vismaz man viņš bija. Pat tajos gados, kad es to sāku darīt, tad
90. pats sākums, 80. beigas. Tipa, tie, kas iedarās, tiem nāk nozīgās atklāsmes, tiem ir dižie mākslinieki. Es vēl atceros, ka es apsēdos, sēdē kaut ko tā kā zīmē, protams, man kas tur nesanāk. Protams, tur ir cevišķi rock mūzikā, tur tāds un tāds, lietā narkotikas un vēl tur, jā. Bet tas nav, tad ir sabiedrībā tāds mīts, ka viņš radīja daļdarbus pateicoties duršanai, narkotikām, pilnīgās muļķības katastrofas. Un tā ir tieši otrādi, ka viņš jau bija personīgi pirms tam. Es, piemēram, 16 gados es nebiju personīgi, nekas es nebiju, tāpēc es neko nevarēju tur arī uzradīt. Tad cilvēks jau pirms tam ir personīgi, pēc tam viņš kaut kā relaksējoties sāk arī visiem tiem bitņikiem, tad pieviļās, un tas viņu sagrāva pamazām, bet viņš narkotikas paši pa sevi nav radošs. To es ir pilnīgi, es gribētu redz tāds oponents kaut kādam dzirdēt, bet es pilnīgi par to es pārliecinātu. Pauza. Vai es tajā nokrītu ceļām un būtas, skrīt
un līdz tiltiem. Pēc karostas sāk izklausīt. Es tad dzīvoju karostā. Manā dzimšanas dienā jau būs 9 mēneši. Man jau ir kaut kādi augļi, jau dzējos sāk rakstīt. Visādi tad briesmīgas. Jo man briesmīgi dzējot, ne jau patīk, ne jau tā briesmīgi, bet sāli bišķiņu palasīšu, bet es varbūt to pabeigšu par to adatu. Un tam vēl mums bišķiņu laiks tā kā ir dzējas dienas.